Lai varētu sniegt kvalitatīvus un pieejamus medicīniskos pakalpojumus pacientiem ar galvas, locītavu un muguras sāpēm, šogad Rīgas pirmās slimnīcas teritorijā tika atvērta Diamed klīnika. Šeit tiek piedāvāta dažādu speciālistu palīdzība, lai pacienta veselības jautājumus risinātu kompleksi. Operācijas – tas ir pēdējais, ko pacients vēlas, tāpēc šeit tiek piedāvātas maz invazīvas procedūras, kas ir pacientam draudzīgākas. Jaunajā modernajā operāciju zālē iespējams plašs manipulāciju spektrs pacientiem ar mugurkaula problēmām. Šīs procedūras mērķis bija pievadīt medikamentus mugurkaulā, ko jūs redzat, šeit ir rentgena uzņēmums, ko mēs esam izdarījuši operācijas zālē. Un šeit var redzēt tādu schematisku attēlu mugurkaulam, tad mugurkaula kanālā tiek ievadīta ādatas, kur tiek pievadīta konkrētam rajonam medikamenti, kur šī saknīte ir slīma vai bojāta, vai būtu arī saspiesta ar kādu disku. Šī ir tāda procedūra minimāli invazīva, selektīva vai tāda izlases veida atsāpināšana. Tas ir viens veids mums, ir arī vēl citi veidi, ja ir tas nelīdzsvars, mēs varam iedarboties ar noņemt sāpes arī locītavās, ja viņas ir iekaisušas, vai arī veikt citu veidu blokādes. Tātad tās viss ir minimāli invazīvas, kuras neprasa operāciju. Praktiski arī šīs klīnikas mērķis bija izveidot tādu ārstniešanas paņēmienu un ieviest mēs klīniskajā praksē, kur mēs varam veikt ātru, maz invazīvu un efektīvu ārstēšanu, kad jau zāļu terapija paliek neefektīva. Viņam arī nav tā teikt, tik daudz tie medikamenti, kas arī bojā kuņģi un zarnu traktu, mēs zinām, tas ir ļoti nepatīkami. Un bez tam mēs varam panākt šo atsāpināšanas efektu ļoti ātri, efektīvi. Ir gadījumi, kad ienāk pacients galīgi līgs vai rāpojoši, ja tā varētu teikt. Un pēc pāris stundām viņš paguļ, viņš ir taisns un viņš ir laimīgs, viņš aiziet prom bez sāpēm. Tāds ir rezultāts. Un šī gadījumā mēs varam ļoti iet pretī, it sevišķi ģimenes ārstiem. Ja viņiem gadās tādi pacienti, tad mēs varam palīdzēt, sazvanot mūsu klīniku atbilstoši un atbrauc speciālists. Protams, pēc konkrētas izmeklēšanas mēs varam, un indikācijām mēs varam veikt šādu procedūru, kas ir ļoti efektīva un var palīdzēt ļoti daudzos gadījumos. Tāpat klīnikā ir iespējams palīdzēt pacientiem traumu gadījumos. Kā tas notiek? Es jums izstāstīšu ikdienišu situāciju. Pacients gūst ceļa vai pleclocītavas traumu, ierodās kādas lielas slimības uzņemšanas nodaļā. Viņa apskata dežurējošais speciālists, tiek veikta rentgenogramma, kurā kā likums nekas salauzts netiek konstatēts. Pacientam tiek rekomendēts turpināt ārstēties ģimenes ārsta uzraudzībā. Pēc dažām dienām viņš nonāk pie ģimenes ārsta, kurš savukārt nosūta viņu pie traumatologa. Traumatologiem, kā zināms, ir lielas rindas. Pacients apmeklē traumatologu pēc nedēļām 2. Traumatologs nosūta viņu pie kāda cita traumatologa, kurš vairāk ir specializējies uz locītavu ķirurģiju. Paiet mēnesis, locītavas sāpes, sāk palikt stīvas, un pacients ir nelaimīgs un dusmīgi par veselības organizāciju Latvijas valstī. Ko es gribētu ieteikt? Pacientam negaidīt, šo ceļu var apiet, un ar locītavu traumām droši var griezties mūsu klinikā. Jau pirmajā nedēļā mums ir iespēja ļoti ātri veikt šo diagnostiku, ieskaitot pat magnētisko rezonanci un konstatēt nopietnus bojājumus, un, ja nepieciešams, arī ātri veikt nelielu ķirurģisku iejaukšanos. Tāpēc es gribētu iedrošināt visus pacientus, kuriem ir traumu sekas vai ielaistas locītavu kaitas, droši griežaties mūsu klinikā, mēs palīdzēsim. Klīnikā ir izveidots arī mājīgs dienas stacionārs, kur medicīnas personāla aprūpē un uzraudzībā pacients var atpūsties pēc manipulācijas. Kādu veselības problēmu jums šeit ārstē? Problēma ar muguru, kāju sāp. Viss uz kāju aizgāja. Es strādāju šoferis, tālbraucējs, un es nevaru atļauties tur ilgi sēdēt uz slimības lapām un slimot. Šeit šī klīnikā Diamed sanāk viss ātrāk. Ja ir iespēja finansiāli apmaksāt, tad izmantot Diamed klīniku. Diemžēl valsts klīnikas Diamed pakalpojumus neapmaksā, lai gan cenas šeit ir draudzīgas. Toties noslēdzot līgumu ar klīniku, pacients var maksāt par pakalpojumiem pat daļām, atbilstošā laika periodā.